Cik ilgi būs tā intervija? Čaulis, Čau! ar ko tu šobrīd nodarbojies? Šobrīd es esmu laboratoriju zinātnes skolā un šeit strādāju par mācību procesa vadītāju. Mēs zinām, ka tu arī pie mums mācījies. Cik ilgi? Es tagad precīzi pat nepateikšu, jo tas bija gan sen atpakaļ. Man liekas, ka tie bija 2 gadi, kad es biju 9. un 10. klasē attiecīgi. Un tad tie bija tieši pirmsākumi zinātnes skolai, pats sākums, kad skola jau izveidojies un sākās pirmās nodarbības pirmām grupām. Vai mācības pie mums ietekmē tās nākotnes profesijas izvēli? Jā, tāpēc, ka pēc es beidzu mācības laboratorijām zinātnes skolā, es paliku šeit patās strādāt no sākuma kā asistents, tad kā skolotāja vesels 5 gadus, un tagad esmu arī mācību procesa vadītāja. Un tas viss alp un pāri zinātnī, un tā nu es esmu. Tāpēc tev patīk eksakta zinātnes un kuri visvairāk? Es domāju, ka eksakta zinātnes man patīk pateicoties maniem skolotājiem, gan tiem, kas bija šeit laboratoriju zinātnes skolā, gan tie, kas man bija skolā un universitātē. Un patīk, tāpēc, ka viņas izskara pasauli, pateicoties eksaktam zinātnēm. Es zinu, kāpēc saule spīd, šobrīd nespīd, bet visā tādi jautājumi. Un noteikti man mīļākā, eksakta zinātnē fizika, jo viņa aptver visu pārējo un visvairāk izskaidro pasauli mums apkārt. Kas atšķir laboratoriju no parastas? Manuprāt, tā ir prakse un ļoti daudz prakses, jo katra nodarbība laboratorijām ir kaut kādi eksperimenti, lai izmēģina to, ko iemācies teorētiski, arī praktiski. Kas ir tas vērtīgākais, ko tu iegūsi mūsu skolā? Noteikti ir zināšanas un tas praktiskās zināšanas un noteikti, kā pielietot savā zināšanas uzreiz praksē, kas noder ne tikai strādājot ar zinātniskām lietām un eksperimentiem, bet arī visu kaut kur citur dzīvē noteikti noderēja. Paldies par interviju! Tiekamies darbā! Tiekamies darbā!